Sveiki, sveiki! Es šodien rādīšu, kā var uztaisīt sviestu Farmstedā. Šīs spēles nosaukt Farmstead, un es stāstīšu, kā viņām var uztaisīt sviestu. Sviests ir noderīgs visādiem ēdieniem, piemēram, visādiem ēdieniem, ābolu pīrāgiem, visādiem ēdieniem, kā jūs teicu, un kā jūs varat redzēt. To var uztaisīt ābolu pīrāgs, un re, kur jums vajag buteru. Ar buteru, jūs sviestu, jūs varat dabūt, veidojot ar pienu, savienojot ar tādu ierīci, ieliekot pienu, jūs varat uztaisīt sviestu. Tātad sākumā, lai dabūtu sviestu, jums jāsavāc no govīm piens. Ja jūs redzat uz govs tādu piena zīmīti, jūs varat nospiest F un savākt sviestu. Nevis sviestu, pienu. Un tad, kad jūs savāksiet pienu, jūs varat čik, un tagad +3 milk. Un tagad es savākšu no visām govīm pienu. Un es dabūju 15 pienu no 1, 2, 3, 4, 5 govīm. Un tagad es paņemu pienu rokā, man jau ir no citām vākšanas reizēm, man ir 78, tas nav tik svarīgi, bet to ar vienu pienu ielikt katrā traukā. Un pēc 2 minūtēm viņi pārveidosies par 4 sviestiem. 1 piens, 4 sviesti. Tev vajadzēs, lai šitos traukus dabūtu 7. farming līmeni. Lai dabūtu šitos traukus, tev jānospiež bold, tad jānospiež shop. Tagad tā jānospiež functional, un tagad tu vari atrast sviestu veidotāju butter, laikam čurnu, vai kā viņi tur sauc, butter čurnu, jā. Un jūs varat nopirkt viņu, un tagad jūs varat nospiest functional šeit, sākumā tev būs structures, un tagad functional, un tagad jūs varat šitā nolikt ar ķeksīti āķīti, un tagad tev viņš būs, bet man jau tā ir nolikt vesela rinda, un tagad es ielikšu pienu. Tagad ieliec pienu, kā jūs teicu, viņi gatavosies 2 minūtes. Un tad, kad viņi būs izgatavojusies, viņi izskatīsies šādi. Tā kā es negribu gaidīt 2 minūtes, es savākšu no šīs puses. Un kā jūs redzat, katru reizi, kad es savācu, redzi +4. Tāpēc es varētu savākt visu šito rindu un dabūt 48 par otru rindu. Es arī dabūšu 48, nu kaut kā tā. Šī ir īsa pamācība, kā var dabūt sviestu šī spēlē. Un sviests ir ļoti noderīgs ēdieniem, pārdošanai un citām lietām. Tā!